tiltu, tas ir projekts kopā Mītavas tilts un Čaksteris Pulvāris, ģenerāla uzņēmēji 3C, un tur bija vesela sērija apakšuļiem. Tātad šis ir 3C, šis ir uzņēmums, tas ir Jālgavas uzņēmums, projektētāji pareizi. Tas ir vietējais uzņēmums. Un šis tas pats uzņēmums, kur diezgan regulāri principā ir projektējis visas centrālās ielas un viņa rekonstrukcijas. Jā, es noskaidroju, lai uzdot jautājumu, noskaidroju vienkārši, vai tas ir tā. Tā ir priekšrokuma? Lielāko celtniecības un būvniecības projektēšana lielāko 3C. Man ir jautājums šādās kundze, kādas konsekvences ir sekos, vai jau ir sekojuši sakarā to, kad ir pa lieliem, pa simtiem tūkstošiem, pa miljoniem veikts tērēt naudu, un tiltā ir atklāti, viņas bija redzams šīs jau nepilnības, vēl pirms šis tilts bija uzbūvēts. Kādas konsekvences būs attiecībā ar šo projektētāju kompāniju 3C, lai nepieļautu vairs viņu līdzdalību Jālgavas pilsētas konkursos? Šādi instrumenti pašvaldības rīcībā nav, lai nepieļautu kompānijas dalību tātad turpmākajos konkursos. Šo nepilnību atklāja sākot eksploatēt tiltu, un arī pēc iedzīvotāja, protams, uzstādījuma, tātad šī papildus trosa tika ierīkota, par kuru pašvaldība samaksāja, protams, kā mēs redzam no saviem budžeta līdzekļiem, bet tā kā projekts bija apstiprināts un neviens nekādas neprecizitātes šeit nekonstatēja, tad līdz ar to konsekvences nekādas ir. Tad man jautājums, kuri tie administrācijā, kuri stiprināja šo projektu un pret kuriem nekādas, teiksim, pretenzijas netiek izvirzītas par atklāti, jo iepriekš saprotam un zinām, ka tā drošība bērniem tur netika paredzēta un šis tilts bija bīstams. Šī pašvaldības administrācija, kas uzņemās atbildību par to, protams, izpildu direktors un tālāk. Man jautājums Rāviņkungam, kāds jūs plānojat, teiksim, šobrīd pilsētas budžetam tas izmaksā 7600 latus papildus. Kāds jūs prāt būtu nepieciešamās konsekvences attiecībā par pilsētas izpildu direktoru un būvvaldes vadību par šādu atklātu kļūdas pieļaušanas? Vai varētu tālāk uz priekšu vēl šīs te sadalas, vēl uz priekšu? Vēl uz priekšu? Šeit paliekam. Sakiet, lūk, šeit ir ļoti liels, teiksim, finansējums, kas tiek piešķirts kultūrai. Tas ir labi, kultūra mums pilsētā ļoti labi attīstās. Sports. Kāpēc tiek regulāri aizmirsts sports, pasakiet? Vai nav piedāvājumi, nav nekādu projektu, ir, teiksim, sporta centrs vāji strādā, kas ir tas iemesls? Mēs gan katrā domas sēdē atbalstam tūkstošiem naudas, kas mums aiziet tieši kultūras pasākumiem. Eiropas Savienība fondu finansējums neatbalsta sporta aktivitātes, kas ir jāveic par pašvaldību budžeta līdzekļiem.